šodien Svariņos lieli sporta svētki. Mēs atklājam šodien sporta zāli. Tā bija ļoti gaidīta diena. Mēs to gaidījām jau veselu gadu, jo sporta zāles atklāšana bija iecerēta gadu iepriekš, bet nesanāca. Un to atklājām tikai tagad. 1. jūnijā Svariņos notika sporta nama svinīga atklāšana, kurā piedalījās liels skaits vietējo iedzīvotāju, kā arī Dagdas pašvaldības un pagastu pārvalžu amatpersonas. Tika uzsverta jaunā objekta nozīme visa novada mērogā. Es domāju, tas liels ieguldījums jums, iedzīvotājiem, sporta attīstības ziņā. Un arī liels prieks arī mums visiem Dagdas novada sportistiem. Es domāju, ka mēs būsim šeit bieži, sportosim, sacentīsimies un aicināsim arī kaimiņu novadus. Svariņos sporta zāle bija ļoti vajadzīga, mēs viņu ļoti gaidījām un domājām, ka viņa atvērsies 8. martā. Bet 8. martā nesanāca. Un tad šodien bija atklāšana, man ļoti patika sacensības, puiši labi spēlēja. Man arī gribētos, bet diemžēl jūs tur meitenes neredzējāt un es arī netiku. Jaunā sporta zāle tika atklāta ar dažādiem vietējo iedzīvotāju sagatavotiem paraugu demonstrējumiem, iesaistot aktivitātēs arī klātesošos. Vietējie jaunieši ir ļoti apmierināti ar jauno ēku un norāda, ņemot vērā ēkas vēsturi, tā lieliski pielāgota sporta vajadzībām. Salīdzinot ar to, kāda te ir bijusi ēka, tā ir vienkārši pasa. Vienīgais, ka tie griezti, viņi drusku pa zemu ir volejbola spēlētājiem, un šodien jūs arī redzējāt, ka tas traucē. Bet, principā, ļoti viss ir labi sataisīts un gribētos vairāk drusku inventāra. Pirmajā volejbola mačā starp Dagdas un Ezernieku komandām cīņa izvērsās visai spraiga, tomēr ar nelielu pārsvaru uzvarēja Dagdas komanda. Tūlīt pēc tam sekoja arī pirmā apbalvošanas ceremonija sporta nama vēsturē. Svariņu jaunais sporta nams kļūs par nozīmīgu objektu Svariņu un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, kas pavērs jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Liels paldies visiem, kas piedalījies sporta zāles uzbūvēšana, Viktoram Strikulam, Dagdas novada pašvaldības vadītājiem, deputātiem, kas atbalstīja no paša sākuma to ideju. Ceru, ka rezultāti visiem patīkami, visām vecuma grupām. Tikai lūgums nekautrēties, vienalga cik jums gadi, nāciet, sāciet kaut ko darīt. Novada pašvaldība šo pakalpojumu pietuvina iedzīvotājiem un cer, ka tas veicinās jauniešu iedzīvotāji, kuri jau, var teikt, tā pussoli no Svariņiem ir aizgājuši, ka viņi vēl padomās un varbūt šo kāju noliks atpakaļ savas dzimtās zemes un mēģinās dzīvot te, kur viņi dzimuši. Dagdas novada pašvaldības vadītājs norādīja, ka novada administrācija aktīvi strādā un iegulda līdzekļus, lai attīstītu pagastu pārvalžu teritorijas, sniedzot iedzīvotājiem jaunus, nebijušus pakalpojumus. Jauniešu entuziasms ir liels, un viņi ar nepacietību gaida iespēju radoši izpausties, rīkojot dažādu sporta un aktīvās atpūtas pasākumus savā pagastā. Mums ir jauniešu biedrība Delvarība, un es arī esmu Delvarības pārstāve, un domāju, ka tagad, kad mums ir jauna sporta zāle, mēs noteikti kaut ko izdomāsim. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. Tilta pār Narūtas upi rekonstrukcija strauji tuvojas noslēgumam. Galvenās betona konstrukcijas jau pabeigtas un atlikuši salīdzinoši vienkārši uzdevumi. Tilta rekonstrukcija uzsākās 22. martā, kā rezultātā satiksmes plūsma pār tiltu tika apturēta un novirzīta pa apvedceļu. Uz doto brīdi ir pabeigti visi betonēšanas darbi un konstruktīvās konstrukcijas ir izbūvētas. Palika tikai pieju izbūve un asfalts, kā arī ietves, pie kuram arī tagad ļoti intensīvi tiek strādāts. Autovadītājiem un gājējiem nav pamata uztraukties, jo darbi rit saskaņā ar plānu. Sijā tilts būvdarbu vadītāja palīgs norādīja, ka satiksme pār Narūtas tiltu iespējams tiks atjaunota līdz Jāņiem. Darba gaita, protams, bija dažas aizķeršanās, daži darbi nebija paredzēti, citi mazliet vairāk, bet sadarbība kopā ar
autoru uzraugu un, protams, pasūtītāju Ivaru Pauliņu. Tika visas problēmas novērstas un, principā, projekts tiks pabeigts laikā. Ja laika apstākļi būs tādi, kādi viņi ir pašlaik, uz Līgo svētkiem braucamā daļa automašīnām būs kārtībā. Ietver cilvēkiem līdz galam laikam tomēr nebūs, bet arī gājēji, protams, varēs iet, ātruma ierobežojumi laikam būs, jo gājēji ies pa braucamo daļu. Jau iepriekš esam ziņojuši par dažādiem satiksmes dalībniekiem, kuri, neskatoties uz aizliegumu, centušies čērsot tiltu. Sijā tilts būvdarbu vadītāja palīgs atklāja, ka neskatoties uz dažiem gadījumiem, nopietnu pārkāpumu nav bijis. Bija daži gadījumi, kad mēģināja tikt. Protams, dienas laika, kad vārti ir mazliet vaļāk, cilvēki vairāk izšmauc cauri. Tur jau nevar nevienu tilta nomest, neko. Ja cilvēks iet, tad viņam vajag palīdzēt. Principā nekādu lielu problēmu nav, neviena mašīna nav iebraukusi, neviens cilvēks nav nokritis no tilta, tāpēc visi ir noritis baigi labi. Tilts Dagdā būvēts pagājušā gadsimta pēckara periodā, un kopš tā nodošanas eksploatācijā nebija veikti vērā ņemami renovācijas darbi. 58. gadā, ja es nemaldos, tā laika prasībām tas bija normāli, mūsdienu prasībām tas nav normāli jau, un arī ātrumi, citi, teiksim, jau doto momentu gājēju ceļiņš būs 1,50 m platumā. Līdz ar to divi cilvēki varēs mierīgi samainīties. Ņemot vērā pieaugošos satiksmes plūsmu, lēmums par tilta rekonstrukciju bija pareizs, jo novecojušās konstrukcijas bija padarījušas tiltu bīstami nedrošu satiksmes dalībniekiem. Arī būs jauna ietve ar apgaismojumu, līdz ar to cilvēki līdz Bērziņa pagriezienam, teiksim, kur ir, viņi ies ārpus braucamās daļas. Es domāju, ka cilvēkiem patiks. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Konstantinovas kalnu un Pļauju ielas iedzīvotājiem jau daudzus gadus lielas raizes sagādā lielais ūdens daudzums, kuru nespēja novadīt esošā kanalizācijas sistēma. Vairums māju nav pieslēgtas vienotam kanalizācijas tīklam, kas rada pamatīgas neērtības māju iemītniekiem. Tā kā pavasarī mums ir ļoti lielas problēmas ar tiem ūdeņiem, kas tek no kalna arī, un ļoti augsts ir gruntsūdens, un tad mēs nevaram tikt galā ar savu kanalizāciju. Jāsūk gandrīz pārdienām, lai būtu sauss istabā. Projekta ietvaros tiks renovēts ūdens apgādes un kanalizācijas tīkls, tādējādi uzlabojot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un nodrošinot vietējo iedzīvotāju pamatvajadzības attiecībā uz ūdens apgādi. Tad, kad, pateiksim, projekts sāksies, tad mēs vismaz ceram, ka būs nomainīta daļa ūdensvada un nomainīta un rekonstruēta kanalizācija. Jo mums ir iedzīvotāji iesniegumi, sevišķi no Līvānu mājām, kur ar lūgumu pieslēgt pie kopējā kanalizācijas tīkla. Tad es izlēmu, ka kaut kas ir jādara, varbūt jāpievieno kopējai kanalizācijai. Tad mēs rakstījām iesniegumu. Visiem ir tādas problēmas. Jā, Pļauju ielā, Kalnu ielā. Es domāju, arī te Saules ielā, tajās Līvānu mājās arī ir tādas problēmas. Arī ūdensvadu nepieciešams nomainīt, jo tas kalpojas jau vairāk nekā pusgadsimtu un par šo laiku pamatīgi nolietojies, radot pagasta pārvaldei papildus izdevumus tā uzturēšanai. Pats ūdensvads ir diezgan vecs, jo ir celts 70. gados. Un tas, protams, ka ir viņam nolietojums ļoti liels, jo mēs nespējām remontēt ūdensvadus, gadā sanāk pa 5, pa 6, pa 7 reizes. Jau šogad mēs esam remontējuši, lāpījuši ūdensvadu, ja nemaldos, 7 reizes.
Projekta uzsākšanas laiks vēl nav zināms. Tas notiks pēc tam, kad tehniski ekonomiskais pamatojums tiks apstiprināts. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs gan norāda, maz ticams, ka darbi sākšoties šogad. Pašlaik notiek tehniskā ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, jo noskaidrojās visas lietas, tātad cik tiks remontēts, kādi līdzekļi būs, kādi apjomi mums ir darāmi un cik mēs par tiem līdzekļiem spēsim tos apjomus izdarīt. Pagaidām tikai notiek vēl, pateiksim, visu datu salikšana kopā. Lai gan projekta realizācija vēl tik drīz nesekos, vietējie iedzīvotāji var justies gandarīti par to, ka kopīgiem spēkiem izdevies problēmu aktualizēt un pateicoties pagasta pārvaldes darbam, kura reaģēja uz iedzīvotāju iesniegumiem, to arī atrisināt un tuvākajā laikā novērst. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Projekta Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide ietvaros līdz 2012. gada 12. jūlijam Dagdā tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus, kā arī būs viens no galvenajiem jaunatnes politikas koordinētājiem novadā. Projekta ietvaros tiks sasniegti vairāki mērķi. Izveidots viens brīvā laika pavadīšanas centrs, dažādojot jauniešu āra aktivitātes. Visa gada garumā izveidots jauniešu hostelis ar 8 gultas vietām un izstrādāta Dagdas novada jaunatnes politikas stratēģija 10 gadiem. Jauniešu biedrība izstrādā vīziju un pārsvarā centru apmeklēs jau pieauguši jaunieši, studenti, patstāvīgi cilvēkiem. Tur būs brīvā laika pavadīšanas iespējas, saistītas ar sporta aktivitātēm, kā arī varēs izmantot hosteli jauniešu. Tur ir pirts un nakts vietas. Lai gan ēkā vēl joprojām aktīvi notiek būvdarbi, pēc objekta nodošanas eksploatācijā, tas piedāvās plašu pakalpojumu klāstu jauniešiem un iespējams arī novada apmeklētājiem. Pakalpojumu skaitā ietilpst publiskais interneta pieejas punkts, telpas semināriem, kultūras un sporta pasākumi un citi. Ēkas pirmajā stāvā ir paredzēts izveidot plašu brīvā laika pavadīšanas telpu, vingrošanai, dažādu pasākumu organizēšanai un tam līdzīgi. Tiks paredzēta telpa sporta inventāra glabāšanai, toaletes, dušas, ģērbtuves un sauna. Otrajā stāvā ir paredzēts izveidot 4 jauniešu hosteļa telpas un atpūtas telpu. Dagdas novadu jauniešu lietu speciāliste norāda, jaunais centrs pavērs plašas iespējas arī jauniešu biedrībai Dagne, kas varēs paplišināt savu sadarbību ar citām organizācijām arī aiz novada robežām. Jauniešu biedrībai uzticēs delīgās funkcijas uzturēt jauniešu centru, noteikti jauniešu biedrība sadarbosies ar turismu informācijas centru, ar sporta organizatoru, ar biedrībām, novada biedrībām un ar blakus novada biedrībām rīkos pasākumus, un tur jau nebūs problēmas, lai jaunieši varētu palikt pa nakti vai rīkot kaut kādus vakara pasākumus jau. Centrs būs pieejams jebkurā laikā un visiem interesantiem. Atklāšanas pasākums plānots jūlija 2. pusē, un programmā paredzēti arī konkursi un svētku koncerts. Visi centrā sniedzamie pakalpojumi būs pieejami katram novada jaunietim, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma, veselības stāvokļa un reliģijas piederības. Pilsētas svētkas ietvaros 25. jūlijā ir paredzēta atklāšana. Atklās jauniešu hosteli, jauniešu biedrība Dagne, viņi jau raksta scenāriju, un tur būs arī jauno talantu konkurss. Jaunatnes iniciatīvu centra mērķa auditorija ir Dagdas novada jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam, kā arī jauniešu biedrības, klubi un nodibinājumi, tā skaitā 104 jaunieši no sociālā riska grupām. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.